Sveiki, Skorpioni! Paskatīsimies, kā mana maisa skanēs. Maisa būs mierīgs Skorpioniem. Mierīgs, sakārtots, gribētu teikt, diezgan palēns, nogaidošs, kaut kādu situāciju nāksies ilgstoši apdomāt, apsvērt, izlaist caur sevi visa mēneša garumā. Dariet to vislabāk vienatnē. Dariet to vienatnē, pie dabas, tur, kur jūs neviens netraucē, tur, kur jūs varat koncentrēties uz klātbūtni, uz pārdomām. Ļoti mierīgs mēnesis, bet Skorpioni kā ūdenszīme jau mīl mieru. Nevajag jau visu laiku nepārtraukt kaut ko ietekmēt, skriet, darīt, mēģināt sev pierādīt. Ja? Mierīgi sakārtota, lēna enerģija ar tādu sajūtu no augšpuses, ka mani jau sargā. Darbs. Darbā ļoti daudz izvēles, ļoti daudz dažādas izvēles, un laba šī kārta ir tiem cilvēkiem, kas darbojas radošajā jomā, tur, kur ir vajadzīga iztēle, kur ir vajadzīga fantāzija, kur ir vajadzīga vīzijas radīšana. Šī ir kārts, kad jūs varat sevi atrast milzīgu potenciālu jaunai filmai, jaunam bestselleram. Ja? Bet tiem cilvēkiem, kas vairāk strādā tādā praktiskajā, reālajā dzīvē, šī kārts runā par tādiem solījumiem, kas nav izpildām. Un tad atliek tikai atšķirt. Vai jūs solat sev to, jūs paši esat radījuši šo ilūziju, šo mānu, ka varētu būt tā un tā un tā un viss kaut kādīgi. Es gribētu teikt, ka nē, esiet reāls, jūs esat pārsapņojies, jums ne pusi no tā nav realitāte. Ja? Bet vēl sliktāk ir tad, ja šī nav jūsu izdomātā nerealitāte, bet tie ir solījumi jums. Tātad dažam labam Skorpionam šī varētu būt lieki solījumi no darba devēja, darba jomā. Tie nepiepildīsies, tātad esat ļoti vērīgi. Faktiski gribētu teikt, ka tā darba joma ir tādā lielā mākoņa šajā mēnesī. Un Attiecības ir palaistas brīvgaitā, jūs varat sākt no jauna, jūs varat sākt, kā jūs vēlaties. Arī stabilās, ilgstošās attiecībās dažkārt vajag uzdrīkstēties, ticēt instinktiem, ticēt kaut kādai iekšējai sajūtai, iekšējiem termometram, kurš saka, šoreiz es nedarīšu tā kā vienmēr, šoreiz mazliet savādāk, mazliet jautrāk, mazliet priecīgāk, mazliet instinktīvāk, jā, jo dažas lietas dažkārt prasās nomainīt, un nevis tāpēc, ka tas ir slikti, nevis tāpēc, ka tur ir kaut kādas problēmas, ka svaigu gaisu mēs arī ielaižam ik pa laikam savā mājā. Un tiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārtas pilnīgi noteikti saka, neticiet savam prātam, ticiet savam instinktam. Šajā gadījumā prāts visdrīzāk jūs nenovedīs pareizajā virzienā. Šī ir ļoti interesanta partneru meklēšanas metode, kad jūs skatāties uz partneri nevis ar to, cik stabils, drošs, perspektīvs, izglītots un bagāts šis cilvēks ir, bet gluži vienkārši paskaties uz šo cilvēku kā uz otru būtni. Tāda interesants mēnesis, man liekas, gaidāms. Uz tikšanos!